Darbi pie dievnama fasādes atjaunošanas būvniecības IAU UPTK vadībā norit kopš 2018. gada vasaras, un šobrīd projekts tuvojas noslēgumam. Līdz šim veikta fasādes sienu, plakņu un elementu atjaunošana, notikusi torņa slēģu restaurācija un montāža, restaurēta autentiskie ārlogi un iekšlogi un pabeigti pamatu hidroizolācijas darbi. Tuvākajiem kaut kādiem, mēs domājam, 50 gadiem šī fasāde būs. Tā principā jau arī pēc vēstures parasti. Mēs skatāmies, reizes 100 gados kaut ko tādu izdara cilvēks. Projekta realizācijas laikā būvniekiem nācies saskarties ar vairākiem neparedzētiem darbiem, piemēram, 2019. gadā pabeigta torņa stiprināšana, kur nepieciešamība tika atklāta tikai darba procesā, un tam bija nepieciešams gandrīz 90 000 eiro. Tāpat sarežģījumi radušies ar logu atjaunošanu. Logiem bija rūsa, vairāk tieši ziemeļpuse, un tā tuvāk ielai, tas, ko mēs pieļāvām domu, kad es kļūdīšos pa skaitļiem, bet cik gadus apakaļ tur bijusi viesnīca vai kaut kas blakus, un tā ir nodegusi. Un tad, laikam, no tā ugunsgrēka ir bijis tas lielā temperatūras, kad dzēsuši, un tā kā lējuši ūdeni, tas varētu būt ietekmējis. Pēdējie darbi pie fasādes atjaunošanas ir galvenās ieejas portāls Milšakmens detaļu restaurācija. Tās atšķirībā no pārējiem diviem ieejas portāliem ir visvairāk erodējusi un cietis. Veicam arī šobrīd ļoti sliktā stāvoklī esošo skulptūru ticību un mīlestību atjaunošana. Ja sākotnēji projekts paredzēja, kad oriģinālās skulptūras atgriežas oriģinālajā vietā, tātad pie rietumu portāla ieejas, tad šobrīd jāsaka, ka šīs ir tādas izmaiņas, jo oriģinālās skulptūras, diemžēl, tas stāvoklis ir tik slikts, ka mēs viņus vairs ārā nest nevaram. Ārā, diemžēl, katram pienāk savs laiks, un viņām ārā laiks laikam būtu jau diezgan letāls. Mums ir jāizgatavo kopijas šīm skulptūrām, un tas, diemžēl, nav šī projekta ietveros ne finansiāli, ne arī kā savādāk. Tam būs jāmeklē kāds cits finansējums. Gan būvnieku pārstāvs, gan fonda vadītāji cer, ka fasādes atjaunošanas darbi noslēgsies iepriekš noteiktajā laikā, respektīvi augusta izskaņā. Objekta būvuzraugs gan nav tik optimistiski noskaņots un atzīmē, ka tas visdrīzāk notiks vien rudenī. Pēc šī projekta noslēgšanas katedrālē vēl veicama iekštelpu atjaunošana. Līva Treimana, Elvijas Piķevics, TV Kurzeme.